Savu ceļojumu sāksim ļoti pie Siguldas, kā redzams kartē, un šis ir arī ceļojuma sākuma punkts. Pa šo ceļu mēs tūlīt iebrauksim Siguldā un sāksim apskatīt šo brīnišķīgo pilsētu. Lūk, arī redzams tilts, pa kuru arī var iebraukt Siguldā. Un tas ir daudz vieglāk, bet mēs izvēlēsimies citu ceļu. Esam klāt, un zīme Sigulda mūs sagaida, un droši varam iet iekšā un izpētīt šo pilsētu. Un tālāk pabraucot par šo maršrutu, pa ceļu, mēs varam ieraudzīt arī Siguldas bobsleja trasi. Tieši šī trasa ir viena no retajām pasaulē, kuras apskati ir atvērti kuram interesantam. 6. stāva līmenī apmeklētājiem paveras platforma lieliskam skatam uz visu trasi, no finiša līdz startam, kā arī uz Gaujas senlejas gleznēno ainām. Trases vēsture sākusies jau veidoties jau 19. gadsimta beigās, kad Kņazs Kropotkins savas mūžas teritorijā izbūvēja 900 metru garu ledus ceļu ar vienu virāžu. Šī mākslīgā izveidotā ledus trasa ir pirmā kamneņu trasa visā Baltijā. Trasei attīstoties no ārzemēm sāk ievest arī pirmos bobus, un pēc to paraugu vietējie entuziasti uzsāka gatavot kamaniņus paši. Mūsdienās mākslīgās ledus trases projektēšanu veica Leipcigas sporta būvu zinātniskais tehniskais centrs. Celtniecību veica Sarajevā bāzētā Dienvidslāvijas firma Graming. Trases pirmā kārt nodot eksploatācijā 1986. gadā. Maksimālais iespējams ātrums ir šai trasē ir 125 km/h. Bobsleja trasi esam apskatījuši, un tālāk mēs varam doties apskatīt Blaumaņa pieminekli. Esam atnākuši Rudolfa Blaumaņa pieminekli. Tas uzstāsts par godu Rudolfa Blaumaņa dēlam. Un Rudolfs Blaumaņs ir spilgtākais latviešu rakstnieks no 19. gadsimta beigās līdz 20. gadsimta sākumam. Un kāds sakars vispār Rudolfam Blaumaņam ar Siguldu ir tāds, ka viņa krustdēls, kur arī sauc Rudolfs Blaumaņs, mācījās Siguldas gimnāzijā no 1920. līdz 1940. gadam, un par godu viņa tēvam, jeb Rudolfam Blaumaņam arī, tika uzcelts piemineklis, bet vispirms tika iedota par godu viņam, protams, iela Rudolfa Blaumaņa. Gala beigās, jeb uz šīs vietas tika uzcelts šis piemineklis, kurš tika atklāts 1988. gadā, un tēlnieks esot bijis Igors Dobičins. Tālāk mēs